Vai tu sevi velc uz atpakaļ? Tev nevar rūpēt cilvēku viedoklis, ko par tevi domā, ja esi ar Dievu. Tas nenāk no lepnuma vietas, rūgtuma vietas, bet no paklausības vietas, jo Dievs vada tavus soļus. Ja tava sirds ir piedevusi, tas nenāk no lepnuma, rūgtuma vietas. Visu, ko dari, ir labi motīvi. Kad domāsi, ko par tevi saka un domā citi, tu sevi atturi. Baidies, ka tevi sodīs. Viņi baidās, ka tu viņus panāksi. Tie ir tie paši, kas nevēlas tevi redzēt uzvaram. Tie vēlas būt tavā vietā. Tu sevi atturi, lai viņi justos ērti. Lai tev nerūp, ko kāds vispār saka. Nehemija. Viņu visi nāca bloķēt. Būvēt sienu, ko Dievs specifiski noteica. Cilvēki nāca un meloja, lai novirzītu. Meloja, lai novirzītu no Dieva uzdevuma. Sūtīja viltus pravieti, lai neizpildītu Dieva uzdevumu, lai aizbiedētu viņu. Kad viņš beidza būvēt sienu, cilvēki redzēja, ka Dievs patiesi bija ar viņu. Pat apšaubot, nosodot, apsmejot, melojot, procesa laikā viņš neizkustējās. Nehemija palika Dieva ceļā. Cilvēki var nesaprast, ko dari. Tajā momentā, procesā, Dieva uzdevumā, viņi to nespēja saprast, bet viņiem tas nav jāsaprot. Neaturi sevi atpakaļ, lai viņi justos ērti.